karsta augša, bet deserts pats augsts. Žurnāla dienas ēdieni un veikalu tīkla Rito rīkotajā meistarklasē februārī Kaļķu vārtu šefpavārs Raimonds Zomers mācīja pagatavot divus klasiskos desertus – itāļu panna cotta un franču crème brûlée. Crème brûlée, man liekas, negaršo, tādu cilvēks nezinu, jā. Pavārs saka, šie abi ir slaveni, taču pavisam vienkārši deserti. Lai tos pagatavotu, nepieciešams pavisam maz sastāvdaļu – cukurs, piens, saldais krējums, olas un nedaudz želatīna. Izlasot grāmatu, jā, skaidrs, tur viss sanāk, arī mēs pavāri, jau profesionāli pavāri, kas strādājam, izlasām šo te recepti, un skaidrs, ka viņi nesanāk. Reti, kad sanāk īstenībā. Un tad tu sāc domāt kaut ko loģisku, bet šeit jau tu var viens pret vienu, tu pieraksti, tu jau redzi, cik es beru, cik es neberu. Un tad, respektīvi, viņš jau būs redzējis, ka tiešām tā ir ticamība, un līdz ar to arī ir šī uzdrīkstēšanās. Nu, saka, drosmīgāk, ja atnāks iebāzīs pirkstu tai pašā traukā, pagaršos, pajautās, varbūt tas liksies neforšs jautājums, bet savukārt viņš būs svarīgs. Ļoti daudz klusē, vienkārši neko nerunā. Nu, tad izbrauc uz šiem te. Domāju, ka tas jau ir apsveicami tik šādi te pasākumi. Panna cotta jau es biju taisījis, crème brûlée, man bija tāds sapnis. Nu, šogad noteikti, un sanāca tā, ka man tāda dzimšanas dienas vārdu diena dāvana tā pie vienas sev sanāca. Es sev uzdāvinu šo jauko pēcpusdienu. Esmu ļoti priecīga, apmierināta, ka arī bez tā, kas saistās ar šo tēmu, uzzināju vēl citas tēmas. Es biju pusotru stundu ātrāk. Man jau pārdevējs tā skatījās, jau visos stāvos izstaigāja, bet varēja arī izpētīt un jaunums jau iegādāties arī to, kas jau visiem kārots. Ja arī jūs interesē jaunas receptes un knifi, kā pagatavot garšīgus ēdienus, aicinām apmeklēt nākamās meistarklases. Dienas ēdienu abonentiem par tām nav jāmaksā. Vairāk informācijas par meistarklasēm meklējiet žurnālā Dienas ēdieni. Solvete Smiļģe, Artis Baņģieris, Speciāla Diena TV.